mikro uzņēmuma nodokļu režīma izdevīgums, ja tā var izteikties, ja pie kādas saimnieciskās darbības pašnodarbinātai personai ir izdevīgi izvēlēties šo režīmu. Mikro uzņēmuma nodokļu maksājums ir izdevīgs tajā gadījumā, ja jums nav apjomīgi izdevumi, tad jums veidojas galvenokārt ieņēmumi un nerodas nekādi īsti saimnieciskie izdevumi. Tas ir viens no nosacījumiem. Otrs svarīgais nosacījums - mikro uzņēmuma nodokļu maksātāji nevar būt PVN maksātāji. Tad atceramies, ka apjoms gadā apgrozījums mums nevar pārsniegt 40 000 ieņēmumi. Jā. Tātad tas svarīgi atcerēties un arī, protams, atceramies, ka, man jāsaka tā, ja jums tas ieņēmums mēnesī ir virs tiem 620 eiro, tad arī mikro uzņēmuma nodokļu maksātāja režīms būs izdevīgs, jo tad mums, tā teikt, šis minimālo sociālo iemaksu jautājums, tā teikt, būs sakārtojies un būs jāmaksā tikai mikro uzņēmuma nodoklis. Protams, atceramies, ka nodoklis kā tāds var veidoties summāri mazāks nekā sociālās apdrošināšanas iemaksas, un parasti arī valsts ieņēmuma dienests saka, ka tās tādas mazāk sociāli aizsargātas personas, bet mikro uzņēmuma nodokļu maksātāji var veikt papildus sociālās iemaksas, ja vēlās, noslēdzot līgumu ar sociālās apdrošināšanas aģentūru, un attiecīgi, protams, ka arī maksāt, veikt šīs piemaksas, vai ja jums, teiksim, šis ieņēmums slieksnis būs lielāks, tad tomēr 70% no tiem 25% nodokļu, ko mēs maksājam, tomēr aiziet uz sociēmaksām, tā kā varbūt, ka kādā gadījumā tas pat ir izdevīgāk.